Astotā laboratorijas darba kļūdas nebija daudz, tāpēc ātriņā apskatīsim un varat būt brīvi. Tā, tātad pirmais, noformējums. Tāda teksta nav, viens gadījums. Otrs gadījums, tabulas ir ārpus malām, varam pamanīt, ja, ka lūk šeit ir līnija. Trešais gadījums, nezinu, kurš jums ir pateicis, kāpēc jūs lielākoties lietojat landscape. Kaut gan ir jābūt portreitam. Ir jāmēģina iebāzt tajā mazajā lapiņā. Lūk šādi. Ja? Tad neteiksim, ka tas bija nopietni vērtēts, ne, bet 2 balvas būtu grūti dabūt. Tomēr dažiem liku 2 balvas par to, ka kaut arī nebija landscape, tomēr ieliku 2 balvas, jo vispārējais bija ļoti skaisti, tāpēc tā. Ja? Bet mīnusiņi ir. Šeit paskatāmies. Pirmā uzdevuma vēl ļoti bieži pamanīta kļūda, ka nav visa apgabals iezīmēts. Ja, tas arī tāds neuzmanības kļūda, atkal, ja, bet ļoti grūti. Ja tikai šī viena kļūda, tad, protams, 2 balvas tāpat bija, bet pretējā gadījumā tomēr samazinājām arī atzīmi par šo lietiņu. Otrajā uzdevumā, protams, ir round. Nelietojam round tur, kur tas ir nepieciešams, tātad tas tur, kur mēs reiķinām atlaides. Ja tur ir zīmes, ko var būt, ja, un šeit, kur ir PVN, netika reiķināts arī, tad round nebija izmantots. Trešajā uzdevumā nebija apēķināts, cik kopā bija samaksāts, tad, ja šī daļa daudziem bija pareiza, tad šeit bija labi. Un mans mīļākais risinājums bija šāds. Count, nevis count, bet count A. Un tad lūk šādi ir tikai atzīmētas speciāli tās šūnas, kurās ir 900. Neko tu nevar pateikt, ģeniāli. Vienkārši ģeniāli. Ja. Vēl viena studente, kur izdomāja ļoti interesantus paņēmienus. Bija rakstīts, ka nedrīkst izmantot IFO, laikam nebija lekcijā vai kā, bet tur bija šāda formula. Tad, lai noteiktu šīs vērtības, tad formula izskatījās šādi. If error, tad choose, tad šī vērtība ir lielāka par 900. Tad bija 900. Tagad skatāmies tālāk. Tad bija vēl viens choose. Kurš skaties uz to, vai šis ir mazāks vai vienāds par 900. Un tad mēs lietojām lūk šo variantu. Lūk šāda formuļa. Ja? Un es gribētu, lai cilvēks man paskaidro, kā tas viņam sanāca. Jo formula ir neiedomājami sarežģīta. Strādā pilnīgi tāpat. Ja, bet te ir lietas, par kurām vienkārši man jāuzdod jautājums. Kā līdz šim varēja aizdomāties? Kur meklēja palīdzību un tā tālāk. Ja? Un līdzīgi paņēmienu arī izmantoju šeit. Summa atlaides rēķināšanām nevis vienkārši šādi, bet caur to choose. Kas atkal vienkārši es gribu zināt, kurš palīdzēja. Vienkārši gribu zināt, tas neteiksim, ka tas kāds slikti vai nepareizi, baigi jautri. Vienīgais es gribu zināt, kā līdz tam ir tikuši. Tā kā vajadzēs pateikt. Pastāstīt man. Labi, šeit vislabāk izpildītais uzdevums ir numur 4. Te es sačakarēju, gandrīz nevienam neko neizdevās, neizņemot cilvēkus, kur neko netaisīja. Šajā uzdevumā visbiežāk aizmirst piereizināt klāt. Piereizināt klāt iedzīvotājus. Tas ir tos locekļus, ģimenes locekļus. Ja, šādi. Lūk tā. Sestā uzdevumā atkal kļūdas visbiežāk bija 2. Vai nu neesam izmantojuši apaļošanu vietās, kur tas ir nepieciešams, vai arī nebija aprēķināts ar otro paņēmienu. Lūk šādi. Tad kopumā visi dabūja 1 balli, 0 dabūja īpaši apdāvinātie cilvēki. Tad galvenokārt tāpēc, kad nebija pāris uzdevumi izpildīti, vai tika izmantots
šāds paņēmiens, lai saskaitītu, cik daudz ir to maksimālo kompensāciju izmaksāts. Lūk šādi. Tātad 2 balvas ideāls darbs, 1 visi pārējie un 0. Tātad, ja tiešām nebija pārējais uzdevumi izpildīt, vai bija kaut kādas īpašas darbības uztaisītas Excelī. Lūk tā, kopumā darbs labs. Pēc to izpildīto darbu skaitu var pateikt, ka tikai klibais nav nodevis šo darbu. Jā, es tad norakstat jūs briesmīgi joprojām, jā, bet jūs iemācieties, ko jādara, lai es jūs nevarētu viennozīmīgi pieķert. Lūk tā. Labi, tad tiekamies kontorbā. Veiksmi!